Esiet sveicināti Lampā, esiet sveicināti 12. sarunu vietā. Mans vārds ir Oskars Lepers, es esmu ikdienā Radio Star FM balss un arī TV3 raidījuma Zilonas studijā balss, bet šodien man ir uzticēts klausīties, mudināt un raisīt. Man šeit vien ļoti vērtīga saruna un gal galā, tāpēc jau šodien arī esat atnākuši. Sarunas temats mums ir digitālā revolūcija medicīnā, vai algoritmiem un mākslīgajam intelektam var uzticēt mūsu veselību. Kaut kas tāds, par ko iespējams zinātniskās fantastikas grāmatās lasījāt 97. gadā. Nu jau esam piekļuvuši tam visam tuvāk, arī kaut kādi pirmie soļi ir spērti. To tad mēs visu šodien arī mēģināsim izrunāt, mēģināsim apspriest un varbūt arī aiznes tālāk kādus uzdevumus atbildīgajiem cilvēkiem. Un šodien diskusijā piedalīsies un mēģinās šķetināt šo tēmatu Ivars Tolmanis, gastroenterologs, ārsts endoskopists, gastrocentra valdes priekšsēdētājs, Rīgas Tradiņu Universitātes iekšķīgo slimību katedras docents. Sveiks, Ivar! Tāpat pie mums šodien Līva Pērkona, Helva vadītāji. Sveiki, Līva! Līva mums mākslīgā intelekta iespējas nedaudz atklās. Tāpat mums šodien ir arī Daiga Behmane, Rīgas Tradiņu Universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne, Sabiedrības veselības institūta direktora vietniece, studiju programmas vadītāja, Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētājs. Sveiki, Daiga! Olga šodien, Olga Valciņa pie mums, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācijas apvienības Onko alianses dibinātāja. Olga pārstāvēs pacientu pusi šajā sarunā par medicīnu, un Ainis Zalps pie mums arī ģimenes ārsts, Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas viceprezidents, valsts imunizācijas padomes loceklis, kuru pusi Ainis pārstāvēs, to mēs arī dzirdēsim. Bet par to, ko tad mēs tieši šodien izrunāsim, man īstenībā ļoti patika pirms sarunu festivāla Lampa. Mēs sanācām kopā, nedaudz pārunājām, kas tad būtu tie galvenie uzsveri, kas būtu mums jāuzliek šajā sarunā, lai mēs neaizplūst vienkārši tādās garās tukšās pļāpās par mākslīgo intelektu. Līva nebija klātesoša, bet Līva atsūtīja Zoomā savu mākslīgā intelektu palīgu. Un tas ļoti labi savalkas kopā arī ar to, ko mēs šodien runāsim, jo tavs mākslīgā intelekta palīgs mums pēc tam atsūtīja visiem kopsavilkumu, ko mēs esam izrunājuši. Un tik labi aprakstīts diskusijā, tika apspriests digitālās revolūcijas ietekme medicīnā, īpaši koncentrējoties uz datu strukturizāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu veselības aprūpē, tika izcelt nepieciešamība pēc strukturētiem datiem, lai uzlabotu ārstu un pacientu komunikāciju, kā arī samazinātu gaidīšanas laiku un uzlabotu ārstēšanas kvalitāti. Tika uzsvērta arī datu drošības nozīme un digitālās atstumpības riski. Tas ir tas, ko mēs šodien runāsim. Principā vajadzēja jau viņu sūtīt arī uz šo diskusiju. Nē, mēs ceram, Līva, ka tu jo viņš bija labs klausītājs, bet diezgan slikts runātājs. Nekāda pienesuma mūsu sarunai tos mākslīgā intelekta rīts nenes, bet tādu ļoti labu kopsavilkumu gan uztaisīja. Bet sākam mēs, protams, ar pašu pacientu. Olga, tāpēc gribu sākt ar tevi šo sarunu. Un es gribu, lai tu pastāsti nedaudz no tā pacienta puses, tad, kad ir jāiet pie ārsta, vai kad, pareizāk sakot, pirms iešanas pie ārsta, pacients saprot, kaut kas nav labi. Kas, tavuprāt, ir tāda standarta soļa, ko šobrīd mūsdienās pacients veids? Es runāšu par to, ko nevis pacients veids, jo šobrīd, ja runājam par šodienas Latvijas medicīnu, ja es piezvanu pie ārsta, es pierakstos, es aizēju pie kā balta lapa, pie ārsta, kurš arī par manu gadījumu ir kā balta lapa. Tad viņš velta laiku kaut kādu pēta manus papīrus, tad es mēģinu atcerēties, ko es viņam gribēju izstāstīt. Savukārt mēs, kā vēža pacienti, saprotam, ka no sarunas bieži vien ir ļoti daudz kas atkarīgs. Un ja es ārstam neizstāstīšu un ārsts man nepajautās, un ļoti bieži ir tā, ka ārsts sēž gaida, kādas jums ir sūdzības, un pacients sēž gaida, ko man ārsts pajautās, mēs paliekam neapmainījušies ar informāciju, kas ietekmē manas ārstēšanas rezultātu. Es gribu dzīvot ilgāk un labāk. Un tas, ko mēs runājam, kam vajadzētu būt, mēs kā pacienti, es domāju, ka mēs visi klātesošie esam gatavi pirms vizītes sagatavoties, vai nu aizpildīt anketu, vai nu palīdzēt mākslīgajam intelektam sagatavot jautājumus. Turklāt ir jāatcerās, ka ir daudz tādu jautājumu, par kuriem ir kauns runāt. Mums ir daudzas tabū tēmas, mums ir kauns runāt par seksu, par ārstu, par kakāšanu, par kaut kādām disfunkcijām, kas ir tādas dziļi privātas, kuras mums bieži vien
arī mūsdienās vēl ir ārsti, kur kabinetā sēž ne tikai ārsts, bet māsiņa blakus un bieži vien ar dusmīgu seju. Un mums ir nērti izstāstīt, ka man varbūt 2 gadus nav bijis seksa, vai ka man ir problēmas ar toaleti. Un mēs, iespējams, to pirms vizītes varētu tajā savā ziņā ārstam arī kaunīgos jautājumus, tabū tēmas kaut kādas ietvert, un iespējams, ka cilvēkam tā ir vieglāk. Bet tas, ko mēs sagaidām, ka ārsts to nevis lasīs tajā brīdī, kad es esmu atnākusi, ka viņš jau būs dabūjis kaut kādu kopsavilkumu un zinās par mani vairāk. Jo mērķis ir panākt, ka tās valsts atmaksātās 15 minūtes vizītes ir maksimāli efektīvi izmantotas. Es sapratu, to arī tā smuki jau es aizlikus uz priekšu, par ko mēs runāsim, bet es nedaudz gribu pieķerties tam tavam paziņojumam, ka tas pacients iet kā balta lapa, un te no Ainas gribu dzirdēt nedaudz no tevis, vai tu atceries to brīdi, kad pēkšņi parādījās viens konkurents medicīnā, ko sauc par Google dakteri, un vai tiešām ir tā, ka pacients nāk kā balta lapa, vai viņš tomēr nāk salasījies Google visas savas iespējamās diagnozes un saka, man jūsu viedoklis ir svarīgs, bet Google man teica tā. Nu, es domāju, ka sākumā tas tiešām mums bija tāds pārsteigums, un varbūt savā veidā mēs to uztvērām kā zināmu tādu konkurenci, bet šobrīd mēs saprotot to, ka vispār mainās komunikācijas veids. Es domāju, ka mēs savu lielāko daļu laika pavadām, piemēram, telefonos. Ir mainījusi veids, kā mēs komunicējam, kā mēs iepērkamies, un īstenībā mēs arī jūtam to, kā ir mainījusies komunikācija attiecībā uz veselības aprūpi un to, ko no mums vēlas pacienti un kā viņi vēlās ar mums komunicēt. Jo jau arī šobrīd Latvijā apmēram 30–40%, ja mēs runājam par ģimenes medicīnu, tas darbs notiek attālināti un virtuāli. Un mēs savā veidā apmainamies ar informāciju par šiem jautājumiem, kas šodien jau tika pieminēti. Un šeit es arī saskatu, ka tā vairs šī informācija un arī tas dakteris Googles vai arī viss citādi, tas nav vairs tā kā konkurence, tas ir tā kā palīgs savā veidā. Nu, pacients, cik viņš spēj, viņš to informāciju... Bet vai ir tas palīgs vai nav tā, ka tomēr mēs visi aizlasamies līdz tik ļoti letālām slimībām Google 7. lapā, kad, man pārliecina, ka vienkārši es esmu tikai saaugstējies? Nu, protams, mēs saprotam, ka bieži vien nāk ar ļoti tādām pārspīlētām idejām, ka tur viss ir ļoti slikti, kas īstenībā absolūti tā nav, bet katrā ziņā pacienti jau nāk informētāki. Un mums ir jāpadiskutē vai jāpārliecina, ka tas tā varētu būt, vai gluži pretēji, tas īsti neatbilst tai vajadzībai. Kur es ļoti pievienojos Olgai ir tam, ka mums tās satikšanās ar pacientiem jābūt tiešām tādai maksimāli efektīvai. Un šeit ir appusē gan, piemēram, ģimenes ārsts, mēs pirms mūsu pacienti nāk, mēs nojaušam to problemātiku vai tās lietas, kas mums būtu jāpārunā. Un, protams, mēs arī sagaidām, ka pacienti nāk ar daudz mums noformulētiem jautājumiem un ar kaut kādu informāciju, kas viņam ir. Kas mums šobrīd ir grūti šajā vispār lielajā informācijas apjomā? Mēs it kā varētu pat atvērt, labi noorganizēt pacienta profilu, bet tās informācijas tur ir tik daudz, un es nezinu īsti varbūt, kas būs tas aktuālais no visa tā apjoma, ko mēs pārunāsim rīt, parīt vai aizparīt. Kur tas apjoms ir tik daudz? Kurš ir savāds par mani tik daudz apjomu? Ja mēs, teiksim, šobrīd tas, protams, ir ierobežotā daudz. Jā, bet ja mēs runājam par drusku ideālāku pasauli, bet arī ar to apjomu, kas ir šobrīd, kaut vai tas būtu papīra formāts, kaut vai tas būtu datamets, kaut vai tā būtu e-veselība vai citi, mēs varam jau šo informāciju iegūt, bet mums tomēr tas kontakts un tā saziņa ir vairāk jāvēlt arī tam, lai mēs pārunātu tieši tos jautājumus, kas pacientam ir aktuāli. Tai brīdī, kas viņu satrauc. Jo visu kopumu informācijas mēs izanalizēt un pārunāt nevarēsim nec 15 minūtēs, nec stundas laikā droši vien. Varbūt, ka varēsim. Par to mēs arī mēģināsim šodien saprast, cik liels tad ir tas apjoms, kas vispār būtu nepieciešams, lai mēs varētu teikt, ka ir sākusies digitālā revolūcija medicīnā. Bet, Ivar, tu un gastrocentrs esat paņēmuši tādu karogu rokās par to, ka jūs gribat, lai kaut kas mainās, un arī esat sākuši strādāt gan ar tiem datiem, gan arī ar to, ka tām 15 minūtēm vajadzētu mainīties. Kāpēc jūs nolēmāt, ka tas būtu jādara, un kur tad ir tā problēma šobrīd jūsu pacientiem un ārsta tikšanās brīdim? Jā, mēs esam pieķērušies pie karoga viena kāta daļas, un visi klātesošie to karogu mēģina nest. Bet mēs sev mēģinājām noformulēt pēdējo 5 un vairāk gadu laikā, ko tad tehnoloģijas visticamākais nepaveiks nākamo 10 vai 20 gadu laikā. Mākslīgais intelekts ir viena niecīga sadaļa no tā visa.
vai nākamā līmeņa mākslīgie intelekti. Man šobrīd ir izkristalizējusies tāda vīzija, ka mākslīgais intelekts un ar to saprotamās vai nesaprotamās lietas un citas digitālās tehnoloģijas, viņas iespējams nespēs tuvoties tai mistiskajai maģijai, kas ir kontaktā starp diviem individiem. Un tas nav tikai skaņa vai oža vai dzirde vai kas. Tas ir tāds maņu kopums, kaut kāda fizika. Mēs visi zinām šīs eteriskās lietas, bet tā, manuprāt, ir lieta, kur tehnoloģijas nespēs tik ātri izdarīt. Un man atbilde, kāpēc? Tāpēc, ka ļoti grūti ir matemātiski nomodelēt novecošanās procesu kā tādu, jo viņš norit ļoti daudzfunkcionāli, un neviena mašīna tik drīz nespēs šo novecošanās procesu tuvināt tam, kā to daram mēs. Un šis novecošanās process arī rada to maģiju, kā mēs viens otru saprotam, bez vārdiem, bez rakstītā teksta. Tas, es saprotu, Ivar, ir tas mierinājums tev, ka tu saki, man ir nākotne un visiem dārstiem ir nākotne. Un līdz ar to, papildinot, ko kolēģi ļoti forši pateica, man atkrīt šī daļa par to runāt, bet šīs tehnoloģijas mums palīdzēs veltīt vairāk laika šim maģiskajam brīdim, šai komunikācijai. Mēs pat varam nerunāt, bet skatīties viens uz otru vai sēdēt blakus. Un tā ir tā lielākā, tā ir mana tāda versija par to, kas tad nosaka to, vai cilvēks ir labs ārsts, vai viņš vienkārši ir cilvēks ar uzplečiem, ar lielu izglītību un milzīgu mašīnu, kas viņam piegādā informāciju. Man atbilde ir tāda, ja tev ir tā maģija, tad tu esi labs ārsts. Ja tev nav tās maģijas, tu arī esi labs ārsts, bet tu neesi tas, kas izkonkurēs mākslīgo intelektu. Tā būtu man atbilde. Ja. Bet tas, ka viņš nāk iekšā, to jūs arī sajūtat, un pie tā jūs esat ķērušies klāt pie šiem datiem. Un pie tā, ja? Tā revolūcija ir sākusies. Jā, mēs esam sapratuši, ka mums ir jādara viss, lai mēs paildzinātu maģijas iespēju laika vienībā, nocērpot tehniskās lietas, tehnisku informācijas ievākšanu, datu apstrādi milzīgos apjomos, visas citas sensorās tehnoloģijas, bet mēs gribam palielināt laiku šai maģijai, ko mēs varam veltīt, runājot ar pacientu, runājot savā starpā. Tā ir mana motivācija tur investēties tajā visā. Līva, tad ko tas nozīmē? Mēs runājam, ka tas mākslīgais intelekts nāk. Ko viņš vispār var izdarīt un kas mums būtu jādara, lai mēs varētu sākt kaut ko tādu darbināt un runāt par to, ka digitālā revolūcija ir sākusies medicīnā? Mums kā pacientiem? Droši vien ņemam sev no pacienta puses, vai ne? Lai ārsti runā paši par sevi. Es domāju, cik daudz varbūt no klātsošajiem ir runājuši ar ChatGPT par veselību vai iedevuši viņam savus asins analīzes vai iedevuši. Es redzu, ka pietiekam daudz, tā kā mēs, šis vairs nav jautājums, kas mums ir jādara. Mēs redzam, ka tas jau notiek, tur viss jau ir procesā. Jautājums, protams, būs, kā tas attīstīsies un kurā virzienā tas ies, cik daudz to izmantos paši ārsti. Protams, ka no medicīnas puses tas jautājums ir nesalīdzinām sarežģītāks. Mums kā pacientam iedot savus asins analīzes ChatGPT un saņemt atbildes, uz ko iespējams man ir vairāk jāskatās, kas varētu būt tie jautājumi, ko es varētu uzdot ārstam. Tas jau ir salīdzinoši vienkārši tajā brīdī, kurā mēs jau būvējam sistēmas medicīnas pusē, par ko droši vien ārsti zina krietni vairāk. Tur tieši tā mums parādās jau daudz sarežģītāk jautājumi par pacientu privātumu, par datu drošību, cik objektīvi ir tie dati, kurus mēs dodam algoritmam, jo algoritms jau arī ir tieši tik kvalitīvs, cik tie dati, ko mēs viņam iedodam. Viņš jau viņus neizdomā no nulles. Bet es teiktu, ka varbūt to varētu salīdzināt ar tādu lidmašīnu. Pacients jau nevienmēr zina, vai tur ir mākslīgais intelekts vai nav. Kad mēs iekāpjam lidmašīnā, mēs nezinām, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai nokļūtu no Rīgas līdz Londonai. Mēs uzticamies pilotam. Mēs uzticamies, ka viņš mūs nogādās no punkta A līdz punktam B. Un ļoti iespējams daļu no šī procesa šobrīd vada autopilots. Un mēs teorētiski zinām, ka tas tā ir. Mēs uzticamies, ka viņš zina, ko viņš dara. Un mēs uzticamies, ka viņš būs tas, kurš pieņems gala lēmumu vai pārņems vadību tajā brīdī, kad vajadzēs. Es domāju, ka ārstiem būs ļoti līdzīgi.
Mēs zinām, ka tur ir tehnoloģijas, bet ārsts ir tas, kurš pieņem pirmkārt gala lēmumu par manu veselību, un man ir jābūt tai, kā pacientam, man ir jābūt tai uzticībai, ka viņš būs labs ārsts, ka viņš spēs pieņemt šo lēmumu gudri. Un tieši tā man paliks, un es domāju, tas ir ļoti precīzi un ļoti skaisti un pareizi, man paliks vairāk kvalitatīva laika ar ārstu, jo no viņa iespējams mākslīgais intelekts, bet tikpat labi tieši tā, tās varbūt arī daudz citas tehnoloģijas paņems šo sarežģīto un varbūt apjomīgo papīru kalnu daļu, kas nedod pievienoto vērtību ne ārstam, ne pacientam. Un daudz lielāka vērtība paliks tai empātijai un cilvēciskajam elementam sarunā starp mums abiem. Bet tu saki, mēs uzticamies tam pilotam, bet tas nebūs īsti tev, tas būs jau tā tālāk. Medicīnas tam tā vajadzētu būt, bet es saprotu, ka te medicīnā ir nedaudz citādāk. Ja mēs medicīnu salīdzinātu ar aviāciju, tad mēs no sākuma gribētu 7 pilotus izmēģināt, pirms mēs kāpjam pie tā viena īstā. Tas tā tiešām ir problēma, vai tas tomēr ir labi, ka tas pacients dodas pie vairākiem ārstiem? Jo es saprotu, ka galā pacients ir diezgan neusticīgs ārstiem, un viņš grib no vairākiem dzirdēt. Ivar, tā ir? Es domāju, ka tā nav. Vairumā gadījumu cilvēki ir ļoti uzticīgi pēc būtības. Un, ja viņi neviļās, un viņi diezgan reti viļās, un es droši vien Ainis papildinās no savas pieredzes, bet es tomēr domāju, ka tā ir viena no medicīnas tādām esencēm, šī uzticība. Un es domāju, ka ārsta uzdevums ir darīt visu, lai pacients viņam uzticētos, un arī pacienti pēc būtības ir uzticīgi. Cilvēks vispār ir būvēts, lai viņš uzticētos, jo tas ir visas darbības pamatā. Tā kā es personīgi nepiekrītu šai teorijai, es domāju, ka cilvēki ir ļoti uzticīgi, viņi vēlas uzticēties, arī ārsti vēlas uzticēties pacientam. Un, man liekas, tā visa pamatā varbūt vēl viena lieta, ko varētu teikt, ir arī uzticība, savstarpēja uzticība, kas ietilpst tajā maģijā. Mums ir jāuzticās. Pacientam ir jāuzticās ārstam, un ārstam ir jāuzticās pacientam kā individam. Un, ja tur ir uzticība, tad arī tas rezultāts ir daudz labāks. Ainis droši vien no savas pieredzes daudz labāk pateiks. Jā, mēģiniet sadalīt to vienu dotā. Ko es gribētu piebilst? Es arī jūtu, ka tā pacientu uzticēšanās viennozīmīgi ir. Ja? Ka mēs izrunājot šos jautājumus un veidojot visieši ģimenes medicīnā gadiem ilgu komunikāciju, mēs vairumā gadījumu nonākam līdz tādam efektīvam rezultātam un tādai labām sarunām, kas vērstas uz veselības uzlabošanu. Šeit izskanēja, vai veselības aprūpe ir pielīdzināma aviācija, jo mēs tur es domāju, ka ir. Ja ir viena lieta, ir tas redzamais posms un tā komunikācija ar pacientu, bet ir tādas dažādas darbības, kas ir stereotipiskas darbības, kas atkārtojas, kuras veikt var mākslīgais intelekts. Pieņemsim, mēs Latvijā pēdējos gados pietiekami aktuāli daudz runājam, ka mums ir nepieciešams plaušu vēža skrīnings. Pacienti smēķētāji, un tad mēs viņus veiksim izmeklējumus. Radiologi to dzirdot, viņi saķer galvas, kurš spēs to visus attēlus paskatīties. Un ir šobrīd tehnoloģijas, kas vienlīdz labi kā ārsts. Iespējams, atsevišķās situācijās vēl labāk spēj šos attēlus paskatīt un piesaistīt ārstu tikai tad, kad tas intelekts saka, te pasties, tur ir kaut kāds pleķīts, pievērs uzmanību šim. Līdzīgi ir laboratoriskie izmeklējumi. Ģimenes ārsti mēs ļoti daudz laika patērējam, uzrunājot pacientus profilaktiskām dažādām apskatēm, organizējot šo darbu. To visu var izdarīt dažādas tehnoloģijas, robotizētas pieejas un tam līdzīgi. Jo šobrīd, ja mēs paskatāmies, ar ko nodarbojās māsas reizēm, tur ir dusmīgas izstāsts, jo viņas nodarbojās ļoti daudz birokrātiskām dažādām lietām, un šobrīd ģimenes ārsti pēc pasaules statistikas datiem 60 un 70% no sava laika pavada pie ekrāna. Labākajā gadījumā tā ir attālināta konsultācija ar pacientu, bet absolūtā vairumā gadījumā tie ir dažādi šie darbi, ko var veikt šīs tehnoloģijas. Un, ja mēs paskatāmies par pasaules datus, ģimenes ārsta konsultācija pasaulē 45% gadījumu ilgst 5 minūtes. 5 minūtes. Tas ir laiks, kad mēs apmainamies ar šo informāciju. Tā tam absolūti nevajadzētu būt. Ja vēl šajās 5 minūtēs ir darbs pie ekrāna un informācijas iegūšana, tad atlikums iespējams ir 1 minūte, kas ir absolūti neefektīvi. Un šeit ir šīs tehnoloģijas, vai mums to gribam vai negribam, ir jāievieš, lai kaut vai tās 5 minūtes padarītu cilvēcīgu sarunu par pacientam aktuāliem jautājumiem. Tas te neizklausās
Labi, jo es tagad tu tā pasaka, ka es varot 5 minūtēs, es saņemu diagnozi. Tas neizklausās labi. Man par manu vēzi pateica 2 minūšu garā vizītē. 2 minūtes. Bet tas, ko es gribēju atgriezties atpakaļ, tu jautāji... Tik ātri pārlec tam, it kā tam nevajadzēja būt augstu standartam. Tā bija. Bet tu jautāji, kas ir labs ārsts, kā mēs pacienti zinām, kurš ārsts ir labs. Jā. Jūs piedodiet, mēs nezinām, cik jūs labi griežat, cik jūs esat gudrs, kādas jums bija atzīmes studiju laikā, varbūt jūs bastojāt lekcijas un nezināt. Mēs neko no tā nezinām. Mēs ārstu vērtējam absolūti subjektīvi lielākajā daļā gadījumu. Mēs tur pēc atsauksmēm, bet arī subjektīvām atsauksmēm. Tas, ko mēs zinām un tas, kā mēs iegūstam uzticību, ir subjektīvi caur sarunu. Un jo tā cieņpilnāka un garāka un saruna sanāk labāk, mēs vairāk uzticamies. Bet ir viens brīdis, kur ārstu mākslīgais intelekts aizvietot nevarēs gan. Tā brīdī, kad pacientam ir jāpasaka, ka pirmkārt tev ir vēzis, otrkārt, ka tavu vēzi vairs nevar izārstēt un visas pasaulē zināmās opcijas ir izsmeltas, to sarunu aizvietot neviens nevarēs. Tur kādam dzīvam cilvēkam ar empātiju, ar visu būs jāvar pateikt un izstāstīt cilvēkam, kas viņu tagad sagaida. Es neticu, ka kāds mākslīgais intelekts spēs noimitēt empātiju tik ļoti, ka cilvēks jutīsies, ka tieši viņam personīgi tas ir pateikts. Un šis ir tas brīdis, kad cilvēkam ir tiesības saņemt arī otro viedokli. Jo tas nav vairs jautājums par uzticēšanos, tas ir par ārsta uzskatiem, par ārsta zināšanām, par izpratni, par viņa cerību kaut kādu procentu. Un šajā periodā vismaz vēža pacienti ļoti bieži grib dzirdēt otru viedokli. Tas, ka mēs Latvijā ārstu sabiedrībā neesam vēl iemācījušies akceptēt, ka pacienti grib saņemt otru viedokli, tā tiešām ir problēma. Pacienti bieži saņem pārmetumus arī šajā stadijā, kāpēc tu gāji pie tā ārsta. Es tev jau izstāstīju, ka tev vairs nevar palīdzēt. Tie tiešām ir reāli fakti. Bet tātad mūsuprāt, empātisku sarunu, it sevišķi pēdējo sarunu aizvietot neviens nevarēs. Te nu mēs nonākam, Daiga, un tagad iesaistam tevi sarunā, kur tu paskatīsies nedaudz plašāk. Es gribējuši uz veselības sistēmu kā tādu. Mēs dzirdam 2 lietas. Mēs dzirdam, ka tas ārsts būs vajadzīgs, un tas ārsts būs vajadzīgs, lai paspiestu to roku, lai viņš sarunātos, bet mēs dzirdam arī, ka tas mākslīgais intelekts būs ļoti nepieciešams un ir jau nepieciešams, lai pieņemsim šos te datus ātrāk varētu izanalizēt, vairāk vajadzētu izanalizēt. Veselības sistēma, vai tam ir gatava, vai veselības sistēma iet uz to, un kam tad būtu jāmainās, lai mēs varētu kaut kā atrast to vidusceļu, ka visas iesaistītās puses ļoti labi sadzīvo. Un pavisam pa vidu tur ir pacients gal galā. Jā, veselības sistēma skaitās viens no sarežģītākām sistēmām pasaulē. Tas mums ir jāsaprot. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz spēlētāju. Katram spēlētājam var būt savas intereses, pacientam, ārstam, medicīnas tehnoloģiju pārdevējiem un tā tālāk. Katram ir savas intereses un tā tālāk. Bet tāpēc pasaulē, veselības sistēma vadība un pārvaldība šobrīd ir nonākusi pie tāda teorētiskā koncepta, kas ir pacientu vērsta aprūpe. Un arī ārstam ir jāsaprot, ka vairs nav tā kā agrākos laikos, kad ārsts ir vidū un viss pārējie riņķo viņam apkārt, bet šobrīd mēs liekam pacientu vidū. Un gan ārsti, juristi, ekonomisti, grāmatveži ir tātad šajā sistēmā arī darbojas, bet viņi ir apkārt pacientam. Lūk, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums vajag integrēt šo sistēmu, tāpēc, ka mums ir ļoti svarīga, ka ģimenes ārsts sarunājas ar speciālistu, ka dati no slimnīcas nonāk pie ģimenes ārsta visātrākā veidā, Tātad pacientu vērsta aprūpe un integrēta aprūpe. Un te ir ļoti liela nozīme tiem datiem, jo būtībā tā veselības sistēma transformācija, revolūcija pasaulē būs atkarīga no datiem, no datu pieejamības. Un tālāk, nākamais solis ir tas mākslīgais intelekts, bet tas jau var darboties tikai tad, kad ir pieejami dati. Un datiem ir jābūt strukturētiem, to, ko jau mākslīgais intelekts norādīja, un datiem ir jāspēj apmainīties starp dažādām sistēmām. Var ieskicēt reālo ainu šobrīd Latvijā? Kur tiek glabāti dati, vai viņi vispār ir tie dati? Man šķiet, ka... Ir 3, mēs teorētiski un universitātē, kad mācāmies, 3 veidi dati. Vieni dati ir administratīvie dati, tie ir NVD dati par pacientu skaitu, cik ārstējās slimnīcā, cik izrakstīja medikamentus, cik kur aizgāja. Tie ir administratīvie dati un tādi mums ir.
Otrs ir pacientu ziņotie dati, kas nāk no dažādām aptaujām, kur ir dažādas aptaujas. Mums tagad arī vien plašāk ieviešas. Tātad par apmierinātību, par, kā pacients ir vērtējis. Bet trešā datu kopa, tie ir klīniskie dati. Un ar klīniskiem datiem mums ir ļoti, ļoti man patīk to pauze. Tāpēc, ka klīniskie dati tas ir tādi, kas būtu tātad specifiski, ne tikai slimība, bet, piemēram, blaknes, simptomi, tātad, kur ir tātad pacients, viņam saņemt ārstēšanu, ko viņš ir saņēmis, kad ir remisija, kas ir noticis ar pacientu. Un šādi dati Latvijā praktiski nav. Un tā ir ļoti liela problēma, jo sistēmas pārvaldītāji ļoti vēlu šo Latvijā. Tikai tagad mēs šobrīd sākam domāt par to, kad beidzot Latvijā ieviesīsim starptautisku klīnisko datu sistēmu, jo tai sistēmai jābūt starptautiskai. Tā ir terminoloģija. Tur katrs nieks ir jānokodē. Kur tagad ģimenes ārsti tur? Es atceros savu Talsu ģimenes ārsti, ka man bija tā, droši vien jūs arī atcerieties, bija tā kladīte mazā, kas stāvēja kaut kādā tur skapītī un pazuda gan tā ģimenes ārsts, gan pazuda arī kladīte līdz tam, kas ir noticis ar mani līdz 18 gadu vecumam. Neviens nezina. Medicīnā es neesmu. Kā tagad ir? Pamazām jau tā informācija uzkrājās, bet tikko kā kolēģi arī teica, tā ļoti, ļoti fragmentāri. Un man bija tāds interesants, klīniskais gadījums. Jūs jau visi zināt, kā notiek vizītes pie ģimenes ārsta, ka es esmu vairāk pie sava galda, pacients man sēž blakus, mēs runājamies, un viņš īsti neredz, ko es datorā daru. Bet man bija tāds pacients, kurš nevarēja īsti sēdēt operācijas dēļ mugurkaula, un viņš tā kā brīvāk klīst man pa to kabinetu, viņš skatās, ko es tai datorā daru. Un viņš vienā brīdī saka, paklausies, man no tevis ir bail, tu taču esi hakeris. Jo mēs vienlaicīgi skatāmies visas iespējamās programmas, kādas ir. Gan lokālās, gan valsts, gan dažādas operāciju apraksti, slēdzieni, attēli, slimības lapas, viss norit absolūti haotiski. Un tur mēs to laiku arī zaudējam. Ja? Bet, protams, ņemot vērā, ka tās sistēmas pakāpeniski veidojās, katrs ģimenes ārsts ir pielāgojies un katrs izmanto tās sistēmas, kas viņam ir ērtāks, kas jau satura daļu no šīs mūsdienu tēmas, kur ir gan dažādi algoritmi, gan iespējams varbūt kāds mākslīgā intelekta pazīmes tur saskatāmas. Un tās bez šaubām ir noderīgas, bet vēlreiz atkārtoši ļoti, ļoti fragmentāra ir šī informācijas pieeja. Un absolūti pievienojos kolēģei, ka kā mēs šobrīd, kāpēc mums, ģimenes ārstiem, valsts reizēm pārmet, jūs tur vai nemākat, vai negribat, vai pat nelietojat tos datorus, jo tur ir tā, ka mums katrai institūcijai viens un tas pats ir jāievada atkārtot. Par medikamentiem, par cukura diabētu, vienai organizācijai, otrai, trešai statistika atskaita. Tas viens notikums manā praksē ir jāatspoguļo daudz dažādās datorsistēmās. Tādēļ kaut kā mēs atpaliekam droši vien tā informācijas apmaiņā. Olga, tev vai ir līdzīgi, kā onkoloģijas pacientiem pieļauj, ka tev mājās tur arī bija droši vien tāda mapa, ne, ar papīriem no dažādiem izmeklējumiem? Vai viss bija pieejams digitāli un visi ārsti viens ar otru sazinājās un atnāca Olga? Beidziet. Kāds digitāli? Pirmkārt, mana diagnoze bija 2017. gadā. Bija jau internets. Internets jau tos, ko es gribēju teikt. Bet tad vēl nebija, piemēram, e-veselībā šobrīd jau ir iespēja saņemt izmeklējumu rezultātus. Bet joprojām ir ārstniecības iestādes Latvijā, kurš dod tikai papīrā savus izmeklējumu aprakstus. Ir joprojām ārstniecības iestādes, kuras datortomogrāfijas rezultātus dod diskā. Pēc tā diska tev ir speciāli jābrauc, neatkarīgi no tā, ka tu dzīvo kaut kur Reizeknē Makašānos, un ja tu izmeklējumu taisīji Gaļasarā, tev pēc noteikta laika tur ir jābūt un savus diskus ir jāsavāc. Tas vēl joprojām Latvijā notiek. Tā brīdī, kad es eju uz sonogrāfiju, joprojām šobrīd, ja visai 6 gadi pagājuši, melanoma mēdz atnāk ļoti bieži aknās, un te brīdī, kad tu ej uz vēdera sonogrāfiju, parasts izmeklējums, man ir jāatcerās, ka man bija melanoma, un man katru reizi tam sonogrāfistam jāpasaka, ka man bija melanoma, lūdzu, esi uzmanīgs. Jo tur var būt mazi punktiņi, kurus parasti, ja tu nezini iepriekš, neskaties, tu viņus vari nepamanīt. Un tas nozīmē, ka man tas ir jādara, jo tam sonogrāfistam, ja es aizēju kaut kādā citā vietā, viņam nav nekādu izredžu apskatīties, ka man šis vēzis bija.
Tā ka nē, mums ir jākrāj savas mapītes pašiem, mums ir mājās, es vairs nekrāju papīrā, es tagad esmu iemācījusies digitalizēt visus tos daudzos papīrīšus, bet jebkurā gadījumā, ejot pie ārsta, man ir jāiet vai nu ar paciņu, jo viņam visu nav kur paskatīties. Es domāju, es gribēju piebilst, tas ir ļoti precīzi. Mēs jau, protams, varam runāt par mākslīgo intelektu un augstām tehnoloģijām. Tomēr, ja man bērna ārsts raksta uz papīra visus secinājumus, tad tur vienkārši fiziski nav kur ieviest to mākslīgo intelektu, jo es viņam jautāju, un viņš saka, jā, tur ir arī tā e-veselība, bet šobrīd ir viena no tām 13 reizēm dienā, kad viņa ir uzkārusies, tāpēc man nevarās vaļā, tā kā mēs ejam atpakaļ pie papīra, tad tur vienkārši nevar būt. Ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāsakārto vispirms, lai mēs varētu iet tālāk un tās inovācijas, jau nākošo inovāciju līmeni ieviest. Tas ir tā kā mēs varam nopirkt 1000 dronus, bet mēs ar to dronu nesalavosim iespējams pussabrukušu sienu laukslanīcā. Es to redzu, ka tas rāds revolūcija. Mēs uzsākam revolūciju un tad skrienam tā kā tādā franču revolūcijā uz to pilu, bet priekšā upu un nav tilts. Neko. Iesim atpakaļ uz mājām. Tā kā tas būtu tas pirmais, droši vien tas tilts būtu tā visā, nosauksim to par e-veselību. Tas varētu būt tāds labs nosaukums, kur tas viss varētu būt kopā, vai ne? Ja tāds vēl nav aizņemts e-veselības nosaukums. Bet iedomājamies, tagad mēs tiekam iekšā visi, varētu dalīties ar šo informāciju, būtu viena informācija. Diski, paldies, tas laikmets ir beidzies, nav vairs jānēsā līdzi, viss strādā, viss ir brīnišķīgi. Ko tad tas nozīmē tam pacientam? Ja mēs gribam uzsākt to digitālo revolūciju, lai tie dati veidotos, lai šīs te vizītes būtu kvalitatīvākas, ko tas reāli nozīmē, kāda varētu būt tad tā nākotnē? Kurš ir bijis pie Bigts tēva no klātesošiem? Un tie, kas ir bijuši, jūs redzējāt to Bigts tēvu vaigā? Nevajadzētu būt, vai ne? Viņam, kā filmās rāda, jābūt noslēptam. Un kā jūs jutāties pēc tās vizītes pie Bigts tēva? Jā. Un šī ilustrācija vizualizē iespējams daļai atbildot uz šo jautājumu. Pacientam arī ir jādod iespēja izbaudīt to brīdi, un Bigts tēva fenomens ir tas, ka mēs bieži vien pat nezinām, vai tas Bigts tēvs sēž aiz tās rūtotās malas, un mēs nezinām, ko viņš tajā. Iespējams, ka šodien Bigts tēvs skatās telefonā, kamēr klausās Bigts runas. Es ceru, ka tā nenotiek, jo tur priekšā tāda restīte. Bet svarīgi ir, kad mēs būsim sasnieguši šo skaisto nākotni un viss būs pieejams, svarīgi, lai mums ir iespēja, ja es runāju no pacienta perspektīvas, izbaudīt, ja var lietot to vārdu, izjust to brīdi un sajust iespēju izteikties kontekstā ar to visu, nestoties to, ko es esmu sniedzis. Tas ir ļoti svarīgi. Turpinot to domu, ko es teicu, ka mums jābūt laika tai maģijai, bet cilvēka fizioloģija ir uzbūvēta, ka viņam ir jāizsakās. Un viņš pat var nepateikt nevienu skaņu, bet ja viņam ir šī izteikšanās fizioloģija, viņam ļoti lielā mērā visa ķermeņa uzbūve un visi procesi sakārtojās lielā mērā, un tas ir milzīgi svarīgs faktors. Mēs nedrīkstam arī pacientam atņemt iespēju izteikties šī Bigts tēva fenomena saprašanu. Un otra lieta, man ļoti patīk piemērs par aviāciju, un medicīna ļoti daudz mācās no aviācijas, daļai arī atbildot uz šo jautājumu, jo aviācija ir viena no nozarēm, kas ir ļoti labi sapratusi, ka visam ir jābūt strukturētam, visam ir jābūt čeklistos. Un vēl viena lieta, ko aviācija ir sapratusi, ka cilvēkam ir jārada labas sajūtas aura, lai viņš sasniegtu mērķi labā pašsajūtā. Ja mēs saprotam lidojumu, es pateikšu 2 ļoti labus piemērus saistībā ar medicīnu un aviāciju. Tie čeklisti, domāju, ka visiem ir skaidri, arī medicīna sapratusi, ka jo vairāk ir algoritmu un čeklistu, jo mazāk iespēja paslīdēt kājai. Bet, protams, pilots vienmēr kaut ko arī ir spējīgs atrisināt. Un otra lieta, kas varbūt ir vēl labāk, kurš no jums ir dzirdējis, ka jūs klausaties tās skaistās runas pirms pacelšanās, ka pilota kapteinis ir sieviete, kurš paceļ rokas, kurš ir dzirdējis, ka runā sieviete pa mikrofonu?
Ļoti reti. Nu, Vācijā varbūt sāk, bet kurš ir redzējis, ka pie pilota stūra sēž sieviete? Apmēram 30% šobrīd sievietes ir kapteiņi. Un kāpēc viņas nerunā vīriešu balsī? Nu, katram ir sava atbilde. Tur ir savas tradīcijas, savu uztveri. Nu, lūk, un es tādas paralēlas vilkšu ar medicīnu. Pie manis bija atnācis viens pacients, kas bija bijis vienā nesaukšu klīnikas vārdu, vienā ļoti slavenā Eiropas klīnikā. Un viņš teica, man bija izcila aprūpe, un man klīnikas vadītājs rakstīja ēpastu un pateicās par to, kad es biju pie viņiem. Un es tajā brīdī nodomāju, redz, ka viņš labi jūtās, un viņam liekas, ka klīnikas vadītājs viņam rakstīja to ēpastu, un tas ir super. Un tā tam arī ir jābūt. Un tā ir otra lieta, kas mums ir jāsaprot, ka mēs nespēsim visas mūsu individuālās vēlmes realizēt de facto, bet mums ir jārada pietiekami ērta vide pacientam, lai viņš justos novērtēts, justos saprasts, un viņš tās savas gaidas piepildītu. Un tur viņš no tā necieš, ka faktiski to ēpastu viņam raksta mašīna, bet viņš saprot, ka pa viņu tiek domāts. Un savukārt viņam ir palīdzēts, un viņš ir vesels. Bet, lai viņam palīdzētu, mēs te runājām, un es gribu nedaudz uzsvērt uz to šim vārdu dati, ko tas nozīmē no tā pacienta, un te jūs droši katrs varat arī mesties iekšā, lai šīs te 15 minūtes, tas mērķis, ja patiesībā mēs runājam, tad šīs sarunas mērķis būtu, lai tās 15 minūtes ir efektīvas, lai tās nav 5 minūtes, lai tās ir 15 minūtes tiešām, un mēs varam saņemt to, kas mums tiek gaidīts. Kas būtu jādara, kas tad ir tie nākamie soļi, kas būtu pacientam jādara? Es saprotu, ka tev, jā? Jā, man vēl bija piebilstams pie tā. Es tā domāju, kā tas būs, kad būs viss pilnīgi pieejams. Bet es gribētu teikt, ka tas būs mūžīga attīstībā, un mēs nevaram teikt, ka pienāks mirklis, kad mēs tagad teiksim, jā, mums tagad ir pieejams, jo atklāti runājot, tā medicīna ļoti strauji attīstās, bet atkarība ir no datiem, no datu pilnīguma, struktūras, satura. Un jāsaka tā, ka tikko biju Somijā un gribu teikt, ka ir joms, kur mēs esam 20 gadus atpalikuši, diemžēl, un esam tāpēc atpalikuši, ka mums vienkārši nav datu. Pēc 20 gadiem mēs būsim tur, kur viņi šodien, bet viņi būs jau tālāk. Un konkrēti es gribu pieminēt jau tādu lietu, kā piemēram precīzijas medicīna, kur šobrīd mēs rīkojam konferences, runām, jā, precīzijas medicīna, tas jau mums te ir un tas ir labi, bet tev ir jāsaprot konkrēti, kā tu viņu ieviesīs. Un tur ir tā, piemēram, onkoloģijā pēc pirmās ķīmijterapijas, tātad pacients, tātad vairs šī terapija nedara, jāpāriet uz citu. Un tad nevis ārsts ņem kaut kādu papīra algoritmu, kas ir kaut kur uzrakstīts un nozīmē nākamo, bet vienkārši paņem asins analīzi, aizsūt uz laboratoriju, un laboratorijā viņam piemeklē viņam derīgās zāles. Somijā tā šobrīd ārstē pacientus, tā jau ir ikdiena. Ja? Tātad bet tas ir atkarīgs no datiem, vai mēs spējam to izdarīt vai nē. Tā kā es gribētu teikt, ka mums ir ļoti strauji jāiet uz priekšu tieši, lai mēs ieviestu tos pamatdatus, lai dati apmainītos, un tad mēs varam runāt par to pilnīgumu. Bet, diemžēl, tā valstu, veselības sistēmas attīstība milzīgi ir atkarīga no tā, ko mēs šodien izdarām ar tiem datiem. Ko mums vajadzētu ar viņiem darīt? Tad, pavisam vienkārši, kā viņi būtu jāveido? Es varētu no pacienta puses. Mums kā pacientu organizācija plaši sakari Eiropā. Mēs esam ar daudzu valstu pacientiem runājuši. Es ļoti labi zinu, kā piemēram Dānijā funkcionē sistēma. Es varu vienkārši piemēru izstāstīt parastu no ģimenes. Man māsa dzīvo Dānijā, viņa aiziet pie ģimenes ārsta, un tur viņai pirms tam ir jāveic anketa jāizpilda. Un tur starp visu, ko viņa uzprasa, kad tu pēdējo reizi dzēri alkoholu. Un mēs pie viņas bijām ciemos, bija viņas dzimšanas diena, un mēs tiešām uz 5 cilvēkiem izdzērām 1 pudeli vīnu, un es neuzskatu, ka reizi pusgadā 1 pudeli vīnu uz 5 ir daudz. Kā jūs domājat, kas notika tālāk? Viņai atnāca pēc pāris mēnešiem no ģimenes ārsta prakses uzaicinājums ierasties pie māsiņas uz sarunu par alkoholu. Bet tai paši, ļoti tik vienkārši. Tātad kāds jau sistēmā ir atzīmējis, izdarījis atzīmi, ka šim cilvēkam vajag izskaidrot, un viņam
viņam atnāca informācija. Tieši tāpatās, kā notiek pierakstīšanās uz izmeklējumiem tajā pašā Dānijā. Viņš tātad sistēmā ārsts atzīmē, pacientam nekur nav jāzvana, viņam nav jādomā, kur ir kādas rindas. Pacients pie ārsta saņem informāciju mutiski, ka klau, es tevi nozīmēšu sonogrāfiju, magnētisko rezonanci un vēl kaut ko. Pacients brauc mājās, sistēma aizmuguriski izalgoritmizē pacientu, saprot, cik ātri viņam kas ir vajadzīgs, cik steidzami, vai viņam vajag tagad vai rīt, un pacients saņem vēstuli uz to oficiālo adresi, ko viņš tur savā veselības sistēmā ir paziņojis, kurā datumā viņam, kur ir jāierodas. Un vienīgais brīdis, kad pacientam ir jāzvana un jāsaka, ka viņš nebūs, ir tikai tad, ja viņš nevar ierasties. Visā citādi viņam nav jāmeklē, uz kurieni viņš ies, viņam nekas nav jādara. Viņu jau sistēma pati ir sašķirojusi un ielikusi, kurā vietā un kas viņam ir jādara automātiski. Šobrīd, ja, piemēram, pacients nezin, kurā vietā no Rēzeknes rajona Makašāniem viņš var pieteikties pie ārsta, bieži vien ir īpaši seniori, īpaši jau ar smagu vēzi, kuram ir grūtības jau pārvietoties, viņi izvēlas neiet nekur, jo viņš nevar nesazvanīt telefonu, kuru neatbild, viņš nevar sazvanīt kaut kur, kur ir ātrāk. Tā ka jā, sistēma varētu aiz muguras pacientiem daudz ko izdarīt. Es gribēju paturpināt šo domu, jo tā esošā situācija jau ir tāda, ka ārstu resursi ir tas, kas mums pietrūkst. Ārstiem pietrūkst šīs minūtes, šīs stundas, ko veltīt. Un viņiem šobrīd tā sistēma ir uzbūvēta tā, ka ļoti daudz kas tiek nodots viņu pārziņā. Piemēram, lūk, šis piemērs par to, ka bija vēzis atgādināt šim pacientam pēc gada, vai tu esi aizgājis pārbaudīties, vai tev gadījumā nav remzīt. Tas teorētiski ir ģimenes ārsta pienākums. Tajā pašā laikā, ja mēs zinām, cik ģimenes ārstiem ir pacienti, tur saprot simtiem vai pat tūkstošiem. Tas ir vienkārši fiziski neviespējams. Tā kā šī, protams, ir tā pirmā vieta, pirmais posms, kurās sistēmas var būtiski atvieglot gan pacienta pieredzi, gan būtiski atvieglot ārsta darbu. Un jo vairāk mums ir sistēmas, jo vairāk mums ir inovācijas, jo lielāks svars paliek šim subjektīvajam faktoram. Piemēram, ļoti piemērs par alkoholu, ja tu gribi tur, piemēram, iestāties zemesardzē, tev ir jāpilda šie testi par to, cik bieži tu dzer, un tev tas ārsts pretī jautā, tad cik bieži tu lieto alkoholu, saka, tur pieņemsim tur reizi nedēļā. Nē. Tu šeit raksti, ka vienreiz gadā uz jauno gadu vienu glāzi. Tā ir pareizā atbilde, es zinu. Bet vai ne, un tas arī tas, ko es gribēju teikt, mēs visi autovadītāji esam bijuši pie ārstiem un kārtojuši šos narkoloģijas testus. Tur neviens nekad nedzer. Neviens nekad nav dzēris autovadītājs. Es tev varbūt nezini šo, tad tev pretī ir šis ārsts, saka, nē, tātad pareizā atbilde šeit ir šāda, lūdzu rakst to, ja tu gribi, lai sajiet. Tev bija par dzeršanu? Nē, par to mēs varam parunāt noteikti. Citā diskusijā. Tiešām ļoti aktuāls jautājums. Šobrīd, ja. Bet paklau, par tiem mākslīgo intelektu, par algoritmiem un ģimenes medicīnu. Ja mēs paskatāmies uz mūsu diviem lielākajiem izaicinājumiem, pirmkārt ir vispār pacientu apkalpošana un prakses darba organizēšana, un kā mēs jau minējām mūsdienās, arī ļoti liels pieprasījums pēc komunikācijas ar praksi. Ja, tā skaitā dažādi WhatsAppi, čati, informācijas sūtīšana, komentēšana un tā tālāk. Šeit mēs ģimenes ārsti esam absolūti iestrēguši. Un šeit mums ir vajadzīgs gan šis virtuālais asistents Pauls vai kāds citāds, kurš pārņem šo komunikāciju ar nenormāli lielu informācijas apjomu. Jūs stāties priekšā 2000 pacienti, katrs atsūta kādu ziņu, ka viņam ir kāda analīze ienākusi, ja viņam temperatūra 37, ko man tagad darīt, ka es tur netieku, es nevaru. Tur būtu jābūt jau, ka to visu šo sarunu nodrošina mākslīgais intelekts, jo mūsu kapacitāte jau ir izsmelt, mēs nespējam šo informācijas apjomu apgūt. Un nākamais, tā otra sadaļa ir tīri medicīniskā informācija, par ko kolēģi runāja. Lai ģimenes ārsts atverot pacienta profilu, var redzēt nevis tikai 20 vai 50 PDF formāta dokuments un katru vērt vaļā un kaut ko meklēt, bet šī informācija ir strukturēta. Un domājams, katrai nozarei ir savas prioritātes, ko viņi gribētu redzēt. Es viennozīmīgi, kā ģimenes ārsts, gribētu atverot pacienta profilu, redzēt, kāda viņi ir skrīninga izmeklējuma, ko viņš ir darījis, kad ar ko viņš ir vakcinēts, kādas viņam ir būtiskās slimības, kādas ir viņam alerģijas, kādas ir dažādas citas problēmas. Un mēs arī redzējām, ka mēs sagaidām no ģimenes ārsta, ka viņš pacients pieņemsim, kas sirgst ar onkoloģijas kādu kaiti,
atgādinās vajadzības gadījumā un regulāri pateiks, ka tur jāaiziet vai uz konkrētu izmeklējumu pie speciālista, kur lai es ņemu šo informāciju. Tad man ir jāpaņem 2000 pacientu kartes un jāizšķirsta. Reku, viņa nav kaut kur atrādījusies. Bet tā ir tikai viena diagnožu grupa. Mums ir asinsspiediens, mums ir holesterīns, mums ir cukura diabēts, mums ir bērnu profapskates. Šo visu informāciju ir iespējams pārvaldīt daudz efektīvāk. Un tas, ko es sadzirdēju, manuprāt, tas ir būtiski. Mēs kaut kā runājam, ka tur ārsts saistās un tās empātijas un emocijas, bet ziniet, ko teica doktoris Tolmanis, kad kā pacientam patika, ja viņš saņēma e-pastu, ko it kā bija rakstījis klīnikas vadītājs. Mēs saprotam, ka tas klīnikas vadītājs tomēr nav bijis tam e-pastam, bet tā emocija un tā sajūta un tā drošības sajūta pacientam ir gūta. Un šeit mums arī viltība neliela praksē. Mums nav tāds mākslīgais intelekts, bet mēs ļoti aicinām pacientus uz profilaktiskiem izmeklējumiem. Un mēs sūtījām dažādas ziņas un vēstījumus pacientiem. Un, ziniet, tā atsaucība bija laba, bet mēs gribējām labāku. Un kas to atrisināja? To atrisināja tas, ka jūsu ģimenes ārsts tāds un tāds aicina jūs izdarīt to un to, tādu un tādu, teiksim, vakcināciju vai skrīningu izmeklējumu, un tā atsaucība būtiski pieauga. Tātad arī šīs, nosauksim šīs virtuālās pieejas vai nākotnē mākslīgām intelektam piešķirot mazliet tādu cilvēcīgumu un emocijas, mēs varam gūt arī to empātiju, drošības sajūtu un tādu sadarbību, ja? Arī tādā virtuālā līmenī. Tas, es domāju, arī ir ļoti būtiski svarīgi šīm tehnoloģijām ne tikai dati, bet arī tāda efektīva un draudzīga komunikācija. Es atkal tomēr pie tiem datiem, man tas vārds revolūcija un tas digitālais šķiet tas, par ko es gribētu vairāk, jo ir jauki piemēri arī, kuri šobrīd tiek īstenot, bet skaidrs, ka tai medicīnai ir jādodas uz priekšu, un varbūt tie dati ir tas ceļš, kā mēs to varam izdarīt. Un man ļoti patīk, ko tu pieminēji no Dānijas, tā ir tā anketa. Šobrīd pie ģimenes ārsta mēs nepildam nekādas anketas. Mēs ceram, ka uzreiz mūs pieņems, un kāpēc mūs tagad nevar pieņemt šodien, jo man sāp šodien, nevis rīt. Anketa varētu būt tas risinājums, ko ieviešot, mēs varētu uzlabot medicīnas sistēmu. Jā, mums jāvirzās virzienā no problēmas laukuma noklāšanas uz risinājumiem, un latvieši vienmēr ir izcēlušies arī citu valstu vērtējumā ar to, ka viņi ārkārtīgi ilgi domā, un nevienmēr tā domāšana beidzas ar darīšanu. Ja? Un šeit es gribētu teikt, ka tiešām mēs esam ķērušies pie problēmas risināšanas, un tāpēc šis projekts, par ko tu pieminēji sākumā, mēs veidojam speciālu digitālu sistēmu platformu šo datu sakārtošanai, un šeit man ir jāuzslavē Latvija, Latvijas nesaukšu nevienu iestādi vārdā, bet Latvijas kopējā sistēma, kas rūpējās par cilvēku veselību, ka viņi ir sapratusi, ka valsts nebūs tā, kas atrisinās šos jautājumus, bet viņi ir uzticējusi konkrētiem spēlētājiem, medicīnas iestādēm, konkrētām personām šos jautājumus risināt. Un mēs esam ķērušies tam klāt, un šis, ko kolēģi ieskicēja, mēs esam ķērušies pie sistēmas, kas sakārtos vienā nozarē, konkrēti gastroenteroloģijā, pacientu datu ievākšanu, tur arī onkoloģija ir iesaistīta, un tas ir ļoti pareizs solis. Un man pašam tas ļoti patīk, jo daudz var runāt par to, kādas ir problēmas, bet ir kaut kas jādara. Un tāpēc es aicinātu sabiedrību un arī profesionāļus iesaistīties šajos procesos, atbalstīt tos iniciatorus, kas veiks reālas kustības un virzīs uz priekšu šo problēmu. Un konkrēti runājot par to mūsu projektu, par tādu digitālu platformu, mēs veidojam vienu rīku, kas palīdzēs gan pacientam, gan ārstam labāk saprast, kurā brīdī ir jāveic konkrēta medicīniska tehnoloģija, ietverot visus šos tehnoloģiskos risinājumus, mākslīgo intelektu, visu datu analīzi, visu viņš ļaus labāk sastrukturēt brīdi, kurā tad ir jāveic viena vai otra lieta. Un tas ir ļoti labs solis uz priekšu, un tas lielā mērā noteiks, kurā virzienā visi resursi tik vilzīti. Un to mēs varam izdarīt, aizpildot anketu. Ko aizpildot, mēs saprotam, kad mums jāveic šī procedūra, ja? Jā, anketas būtība ir jebkurā procesā. Mēs veicot jebkuru darbu, būtībā veicam tādu anketēšanu sev galvā vai runājam, bet jā, šī ir anketa. Bet par tādu anketu. Tad te mēs varēsim pastīties, ko tur raksta mums par tiem ārstiem, bet par to anketu, Olga, tu var teikt, kad tev pieņemsim.
pasaka ārsts ir vēzis, un tu saki, tam ārstam vienmēr arī tas būs jādara, to nevar izdarīt mākslīgais intelekts, bet, ja tie mākslīgā intelekta dati apvienojot, viņi saka, nav labi, ir slikti, precīzāk sakot. Tas ārsts viņus izanalizē, viņš saka, tur parādās, ka ir slikti. Mēs uzticēsimies tam mākslīgajam intelektam, jo redz to ārstu mēs varam apšaubīt, mēs iesim pie nākamā, lai viņš turpina mani izmeklēt ar cerību, ka varbūt viņš atradīs kaut ko citu, bet dati ir dati. Zini, kā ir? Tajā brīdī, kad tev piedāvā kaut kādus ārstēšanās variantus, es pirms tam pateikšu, es esmu vadlīniju un algoritmu cilvēks. Es jau bieži vien eju pie ārsta izpētījusi zinātnieku publikācijas, ko viņi saka par to vai to lietošanu, vai par to es esmu no tiem, kas nevis lasu Google, bet es lasu uzreiz vēža vadlīnijas Eiropas vai pasaules. Es citādāk nemāku eksistēt, es visās jomās tā daru. Lūk, un te brīdī, kad man ārsts kaut ko saka, vai viņš izmanto mākslīgo algoritmu, es ļoti cerētu, ka ārsts varētu izmantot mākslīgo algoritmu, lai dabūtu fiksu kopsavilkumu ar jaunākajiem rezultātiem, lai viņam nav PDF jātaisa par katru pacientu vaļā. Tas ir tas, ko es cerētu. Tā saruna ir vajadzīga citam mērķim. Saruna ar ārstu ir vajadzīga, lai novērtētu manas kā pacienta vērtības. Varbūt tās, ka es gribu, lai man palīdz ar garīgajām vērtībām kaut kādām tikt galā. Iespējams, ka man ir psiholoģiskas problēmas. Iespējams, ka es esmu vientuļā mamma ar mazu bērnu un man ir vēzis 4. stadijā un man nebūs, kas pieskata bērnu un man vajag kāds ar mani, lai par to parunā. Mums ir bijuši daudzi kliedzoši gadījumi, kad, piemēram, vientuļa sieviete bez bērniem mirst un viņu nav kam paņemt pēdējā brīdī, slimnīca viņu izmet un šķirtais tēvs, jo mamma ir mirusi, kurš jau sen ar to meitu kopā nedzīvo, ir spiests viņu paņemt uz jauno ģimeni, uz savām mājām un pēdējos mēnešus aprūpēt. Un tās ir tās lietas, ko ārstajā pēdējā sarunā ar pacientu runā, ne tikai to, ka tev ir diagnoze, tu mirsti, to mēs negaidām. Mēs gaidām, lai ņem vērā mūsu vērtības, gan to, vai, piemēram, es gribētu vai negribētu eitanāziju, ja Latvijā tāda būtu atļauta. Mēs gribam izrunāt savas vērtības, to, kā es gribu aiziet, vai es gribu to izdarīt slimnīcā, vai es gribu mājās, vai es gribu hospisu, vai vēl kaut ko. To, manuprāt, to dziļo iedziļināšanos, iekāpšanu otra kurpēs, ko daudz ārsti vēl arī neprot darīt, to mākslīgais intelekts nevarēs izdarīt. Bet to varēs izdarīt tas pats pieminētais Bigts tēvs, vai ne? Mācītājs arī var tādas lietas izdarīt, un arī psihologs to var izdarīt. Tad varbūt pēc būtības mēs varam runāt, ka tas mākslīgais intelekts izanalizē datus, saka diagnozes, un viss, kas mums ir vajadzīgs, kāds, kurš mūs nomierina. Mākslīgais intelekts var uzrakstīt līgumu, bet tev jebkurā gadījumā paliks tas jurists, kura pienākums būs viņu parakstīt un iedot tev kā klientam un pateikt, ka šeit viss ir pareizi, un es to garantēju. Un tieši tāpat arī, sāksim ar to jau pēc likuma, mākslīgais intelekts nevienā brīdī nevarēs pieņemt lēmumu. Vismaz ne tuvākajā laikā mēs nenonāksim līdz tam, ka mākslīgais intelekts, viņš tev var iedot datus, viņš tev var palīdzēt izanalizēt, iedot informāciju, bet viņš nepieņems lēmumu ārsta vietā par to, ka ir jādara šādi. Bet ir arī otra puse. Kad es aizēju pie kā pacients aizēju pie ārsta, tas, ko es redzu, ir tieši tā, ka es redzu to hakeri, kurš pārslēdzās starp dažādām sistēmām. Es redzu, ka man ārsts saka, ka pārsūti man šos analīžu rezultātus, jo es patiesībā viņam netiek klāt, kad tev viņi atnāk. Es jau nezināšu, vai tu izmanto mākslīgu intelektu vai nē. Un patiesībā man iespējams arī nav tik būtiski. Es kā pacients uzticos vai neuzticos, un tas ir ārsta mērķis, ka es tev uzticos, bet tas, kādas tehnoloģijas vai datus vai zināšanas ir, es to nemaz nevaru zināt, un es to nezināšu. Bet kādi vēl varētu būt tie riski ar šiem datiem? Ja mēs tā skatāmies tā pavisam godīgi, tur ir kaut kas, kur mēs jau uzticam tik daudz tam mākslīgajam intelektam. Un tu teici arī, es negribu atklāt, pieņemsim, varbūt par to savu kakāšanu, seksu. Jā. Mēs kā pacienti esam par to runājuši, vai mēs gribētu, lai mūsu dati ir pieejami tā skaitā farmaceitam aptiekā, vai es gribu, lai jebkurš ārsts manus datus var apskatīties. Un te mēs runājām par šīm atļaujām, par daudzām citām lietām, bet, protams, ņemot vērā pēdējos datu noplūdes skandālus pasaulē, neviens nav pasargāts. Arī lielākie milži nav pasargāti. Un tas, ko es kā pacients gribu zināt, vai tomēr Štruns par nevienu
bet vai mani dati par manām tām kaunīgajām lietām, vai tie tomēr būs pasargāti? Tas ir tas, ko mēs visi sev uzdodam, un jautājums un atbilde ir tikai sistēmiska, vai sistēmiskā līmenī mēs redzam visu lauku, kas mums kā valstī, kas mums kā pacientam, kā ārstniecības iestādē ir jādara. Un mana šī brīža sajūta ir, ka neredzam gan, jo ja mēs nevaram par datu iegūšanu sakārtot, tad mēs nerunājam par datu drošību. Par datu drošību mēs esam jautājuši Danai Vojtiņai, data aizsardzības ekspertei. Ko tad tas īsti nozīmētu? Paklausīsimies. Ja mēs runājam par datu drošību mākslīgā intelekta un medicīnas iestādēm, ir jāvērš uzmanību uz to, ka drošības prasības nosaka likumi, ministru kabineta noteikumi, vadlīnijas un standarti. Tas ir ļoti līdzīgi kā kredītiestādēm. Vēl ir jāvērš uzmanība, ka visas šīs prasības tiek ietvertas arī medicīnas iestādes organizatoriskajās un tehniskajās prasībās. Ko tas nozīmē? Ir izstrādāti iekšēji normatīvie akti, kas pasaka, ko drīkst un nedrīkst darīt ar personas datiem. Nevajag satraukties arī par to, ka kāds piekļūs jūsu datiem, jo tas arī tiek strikti reglamentēts. Pasakot, kuram medpersonalam ir kādas tiesības un kādus datus skatīties un ko ar viņiem darīt. Vēl ir jāvērš uzmanību uz to, ka viss to, ko mēs darām sistēmā, tiek auditēts. Proti, jebkura kustība un darbība sistēmā tiek auditēta, un to var redzēt, ko kurš ir darījis. Tā arī nebūtu pamats satraukties tīri no datu apstrādes iekšienē, ka kāds kaut ko ļaunprātīgi vēlētos ar jūsu datiem darīt. Savukārt, attiecībā uz datu nodošanu trešajām pusēm, te ir jāskatās atkal normatīvie akti. Ja normatīvais akts aizliegs kādai trešajai pusē nodot jūsu personas datus, tad med iestāde to nedrīkst darīt. Līdz ar to šeit nebūtu tāda lielā baža vai satraukums par datu drošību, vai ka kāds piekļūs viņam, vai ka datus nopludinās. Nē, te jau med iestāde jau nodrošina tehniskas prasības, IT drošības prasības, lai šis viss nenotiktu. Pēc būtības problēma jau būtu, vai teiksim, tas zelta vidusceļš tanī, kad notiek komunikācijas starp ārstu un pacientu par to, kā tiek izmantots mākslīgais intelekts, un arī ir stāsts par to, ko mēs visi zinām par nezināmo, un no kā mēs visi baidamies no tā nezināmā. Te mēs arī saņemam atbildi, kāds no klātesošajiem uzdev šo jautājumu, kam būs pieejams tās anketas, ja mēs viņas pildīsim, nebūtu jau forši, ka visi ārsti tiek pie pacientu datiem. Te mēs arī sadzirdējām, viss jau tiek auditēts. Un nedaudz paejot cauri par to, ko tad jūs esat rakstījuši par to, kas jūsuprāt ir ārsta darbā neaizvietojamais, tad tā ir gala lēmuma pieņemšana, kas ir cilvēciska empātija un komunikācija, kas patiesībā šodien diezgan daudz izskanēja, lai gan mēs dodamies uz šo revolūciju. Tas, ko mēs visu laiku atgriežamies, ir šis cilvēciskums, šī empātija, tāpat arī klīniska intuīcija, kompleksa gadījuma pārvaldība, ētiskie un vērtību lēmumi, kas arī droši vien pagaidām vēl nav mākslīgā intelekta uzdevums. Un, tāpat pacients grib runāt daudz, bet ārsta laiks ir ierobežots, kā to risināt. Te man šķiet, mēs sadzirdējām atbildi, un tas ir tas. Anketa neizklausās kaut kas tāds, kas vēl kopā ar revolūciju, bet man ir aizdoms, ka tā anketa būtu tas, kas arī mainīs to medicīnu. Ja mēs pirms vizītes ļoti cītīgi aizpildīsim anketu, tad tas laiks arī kļūs kvalitatīvāks, ko ārsts mums varēs veltīt. Arī varbūt mēs tiksim uzklausīt un varēsim saprast, kas ir tie tālākie soļi, ko mēs varam darīt. Un tieši tāpēc par to anketu runājot, man gribās arī, lai katrs no jums pamēģina šo demo gastro mājaslapu, kas ir pieejama un tūlīt būs redzama ekrānā, kuru aizpildot. Tātad, ko mēs varam noskaidrot? Mēs varam noskaidrot, pēc cik ilga laika mums būtu jātaisa kobra, ja? Pareizi? To īsti nē, bet es ieteiktu visiem pamēģināt to izdarīt. Un, jā, viņa nesniedz atbildi, ko darīt tālāk, bet viņa strukturēs datus priekš ārsta tālāk lēmumu pieņemšanai. Un tie ir pavisam vienkārši jautājumi, kur es saprotu ļoti daudz datus ievācot. Mēs esam sapratuši, ka vienkārši jautājumus uzdodot, mēs varam arī saprast tālākos soļus. Jā, un atlikušās 15 sekundēs komentējot to datu drošību, es teiktu, šeit ir stāsts par uzticību. Ja mēs uzticamies mašīnai, kas brauc pa ceļu, ka viņa neieskries stabā, mums jāuztic arī savas informācijas nodošanu uzticamai sistēmai. Ja šīs uzticības nebūs, tad nekas nenotiks. Tā kā es aicinu visus uzticēties. Es savukārt aicinu
Paldies pateikt viens otram par to, ka šodien atradāt laiku, lai atklātu mūsu šodienas diskusiju. Tātad Ivars Tolmans, gastroenterologs, bija Daiga Venkmane, Rīgas Tradiņu universitātes sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāna, arī Ainis Zalbs, ģimenes ārsts, Līva Pērkona Helva vadītāja un Olga Valciņa, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācijas apvienības Onkoaliens dibinātāji, lai mums visiem laba veselība. Paldies!